Mēs pirms 14 gadiem ar vīru sākām uzņemt audžu bērnus pēc tam, kad 3 gadus bijām uzņēmuši apmaiņas skolnieks, jo sapratām, ka spējam uzņemt bērnus un arī atdot. Bet viņi šā vai tā paliek visu mūžu mūsējie bērni. Mans moto ir tāds, ka es neesmu mamma, bet es esmu papāmiņa, un tas ir vecmāmiņa. Un vecmāmiņas katram bērnam var būt daudz. Mums piezvanīja un teica, ka ir divi puisīši, kuriem ļoti vajadzīgas mājas. Mēs sajūtām sirdī, ka tie ir mūsējie. Un jau kopš aprīļa mums ir 3. Protams, katrs viņu sasniegums ir arī mūsu visu sasniegums. Un ja mēs vadamies un kļūstam par audžu vecākiem mīlestības vadīti, tad es domāju, ka iegūms ir ļoti liels visiem, mums pašiem un arī bērniem. Kā tie bērni ienāca mūsu dzīvē, patiesībā tas ir tāds, sapratu, Dieva pirksts, jo katrs bērns, manuprāt, jebkurā ģimenē arī bioloģiski ienāk kā Dieva dāvana. Un kad mēs vispār bijām 18, man bija 18 gadi, vīram bija 19 gadi vai varbūt 19, 20, mēs paņēmām savā ģimenē bērnus, 2 brālīti un māsu. Un tad viņa izauga arī lielu, un viņa bija nonākusi vienā no bērnu namiem, kur viņa stāstīja, ka viņa ir satikusi puisīti un redzējusi puisīti, kurš ir bez vecākiem jau kopš dzimšanas. Un viņš šo stāstu ar maniem padalījās, un bija laiks, kad es vienkārši arī par to atcerējos un lūdzu Dievu, un es teicu, Dievs, dod šim bērniņam ģimeni. Un beigās sanāca tā, kad mēs kļuvām šī bērna, šī puisīša ģimene, ko es varu pateikt, kas man visvairāk, visemocionālāk aizskāra tas, kad mums bija šis iepazīšanās process, kamēr mēs gājām šo visu statusu, lai saņemtu. Un mums bija jāved šis puika atpakaļ uz bērnu namu, un kad mēs viņu vedām atpakaļ, tad viņš bija uzlicis galvu man uz pleca, un manās plaukstās vienkārši līviņa asars. Te brīdī, kad mēs iesākām procesu, tad mēs īstenībā satikām atbalsta centra tilts, un mēs daudz ko jaunu uzzinājām, un mēs sapratām, ka viss nebūs rožaini, bet tas arī mūs diezgan uzrunāja tā, ka tas ir reāli, ka tas nav nekādas pasakas, un viss tas ir pārvarāms. Un tas, ka Valdis ienāca mūsu dzīvē, bija tāds pēc daudziem gadiem ļoti jauks moments, un joprojām es par to esmu priecīgs. Jo patiesībā sakot, visvairāk biedēja nezināmais, kā būs, kas būs, cik grūti vai cik viegli būs, bet tās bailes pazuda tajā brīdī, kad mēs to bērniņu paņēmām slimnīcā, jo tas viss saliekās pats no sevis. Un bieži vien mēs vienkārši savā prātā izdomājam kaut kādus nezināmus bubuļus, kas mūs biedē, bet reālā dzīvē jau ir pavisam citādāk. Tas ir vienkārši lēciens. Jums vienkārši ir jālec tajā iekšā, un pēc tam jūs mācīsieties peldēt. Un ticiet man, to glābšanas vesti, ja jums tāda būs vajadzīga, jums iedos atbalsta centrs Tilts.